Gribam no BMW uztaisīt Hellcatu uz jaudas ruļļiem, 520. E61, leģendārais auto. Kāpēc bieži vien problēmas ir grūti atrast? Tātad šī gadījumā autiņš it kā viss ir standartā, bet diemžēl nav standartā. Uzlikām uz ruļļiem un pārbaudījām no oriģinālo jaudu. Ir vai nav un atbilst vai neatbilst oriģinālajai jaudai. Parāda, cik ir jābūt oriģināli viņam jaudai un griezas momentam no rūpnīcas. Un šī gadījumā ir tā, ka attiecīgi, diemžēl, uz oriģinālās programmatūras rūpnīcas programmatūras būtu jābūt vismaz jaudai 163 zirgiem un obligāti griezas momentam vismaz ap 350 Nm. Uz jaudas ruļļiem mēs, diemžēl, redzam, ka ir tikai 141 zirgs un 223 ņūtoni. Cik mums ir pazuduši ņūtoni un cik mums zirgi ir pazuduši, sakiet lūdzu? Matemātiski varam aprēķināt. 20. Cik? 22. Skaļāk tev neviens nedzird. 22. Kas 22? Zirgi pazuduši. 22 zirgi pazuduši. Cik ņūtoni pazuduši? Augstākā matemātika. 170. 170 ņūtoni. Kur viņi ir pazuduši? Ieraksti komentārā, vai tu varētu iedomāties, kur šim auto ir pazudusi rūpnīcas jauda. Par kādiem chiptūningiem mēs varam runāt, jo pēc stage 1 uz jaudas stenda būtu jābūt vismaz 210 zirgiem un vismaz 420 Nm. Tātad plus 47 zirgiem būtu jābūt un plus 70 Nm. Kur viņi ir? Kur ir standarts? Kur ir stoks? Tu vari man paskaidrot, kur ir stoks? Nav stoka, pa kādiem čipiem vispār iet runa. Hello, baby! Tātad, ja, līdz ar to, ko nozīmē jaudas stends? Jaudas stends tev parāda to, ka jau stokā ir slikti. Tā pa kādiem čipiem var iet runāt. Mēs jums uztaisīsim stage 1. Jūs lidosiet kosmosā. Kur jūs lidosiet? Jūs ar standartu nekur jau nelidojat. A jūs gribat stage 1? Man bieži vien zvana, jautā. Zini kā ir? Man nifigā tas auto neiet. Vajag stage 1, vajag uzčipot. A es jautāju, a tev kādreiz tas auto ir gājis? Jā, agrāk tā gāja, tā lidoja, bet tagad vairs nevajag, un tagad vajag stage 1. A davai vispirms sataisīsim stoku, lai būtu stokā tā jauda, saproties, griezes moments, ja? Un tad mēs runāsim par stage 1. Ok, jaunieši, jūs sapratāt kaut ko no šitā? Es ceru, ka visi kaut ko ir sapratuši. Ieraksti komentārā, ko tu domā par jaudu un griezes momentu. Ir vai nav jēgas pārbaudīt uz ruļļiem?